Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Esiet sveicināti Ziemassvētku vakarā. Es ceru, ka šis vakars jums ir silts, mierpilns un labām domām pārpildīts. Bet mēs kā ierasti tiekamies raidījumā Stila padomu kopā ar Tirdzniecības centru Valleta. Šodien raidījumā meklēsim tērpus jaunā gada sagaidīšanai dažādu stila ballītēs. Atbildēsim uz jautājumu, kā realizēt jaunā gada apņemšanos dzīvot veselīgāk, kā arī ļausimies jaunām stila vēsmām kopā ar mūsu viešņu kordiriģenti Irēnu Zelču. Ja lielākoties Ziemassvētki tiek pavadīti mierīgi ģimenes lokā, tad jaunā gada sagaidīšana daudziem asociējas ar ballītēm līdz pat agram rītam draugu lokā. Ko ģērbt un kā izskatīties atbilstoši tās videi, to arī mēģināsim noskaidrot. Jaunā gada svinības un zeltains mirdzums ir izcils komplekts. Ja esi jauniete un plāno svētkus pavadīt klubā kopā ar draugiem, izvēlies šādu mirdzošu kombinzonu un kombinē to ar izteikti zeltītām augstpapēžu kurpēm un pamanāmu izteiksmīgu kaklarotu vai aprocēm. Savukārt šī kleita lieliski papildinās jūsu garderobi ne tikai jaunā gada svinībām. Kleita ir melna ar klasisku siluetu, tāpēc pieskaitām pie bāzes apģērbiem. Stilīgu akcentu tai piešķir apakšmalas bārkstis. Un vēl, tai varat pievienot jebkura stila aksesuārus, tādējādi to pielāgojot dažādu stila ballītēm. Un lūk, svinīga un laikmetīga klasiskā kostīma stilizācija, kas ļaus tā nesētājai izskatīties gaumīgi, bet ne pārlieku konservatīvi. Klasiskais melnais tons norāda, ka kostīms iedars svinīgā pasākumā, kas nav plānots pārlieku formāls. Turklāt arī šim kostīmam piemērojami dažādu stilu aksesuāri, tā dodot signālu apkārtējiem par nesētājas raksturu, dzīves uztveri un vērtībām. Bet, ja plānojat doties uz kādu īpaši prestižu pasākumu vai izsmalcinātu balli, aicinām izvēlēties garās vakarkleitas. Tomēr ņemiet vērā, ka šāds vakarkleitas velkams uz pasākumiem, kas sākas pēc 20:00. Ja pasākums notiek dienas laikā, tad visatbilstošākā izvēle būs kokteļkleita. Par ballēm un pucēšanos mēs vēl noteikti turpināsim, bet tagad gan pienāca laiks jūs iepazīstināt ar mūsu šī raidījuma viešņu Irēnu Zelču. Irēna Zelča par valmierieti sevi dēvē nu jau 28 gadus. Ikdienā strādā par mūzikas pedagoģi un ir 4 koru diriģente. Irēna ar prieku var teikt, ka viņas darbs ir arī viņas hobijs. Labdien, Irēna! Prieks jūs satikt! Un pirms sākam mūsu sarunu, es vēlos jūs sirsnīgi sveikt ar iegūto titulu Gada valmieriete. Jā. Kāds bija sajūta saņemot šādu titulu? Patīkams. Protams, šoreiz tas bija jau otrais, un tas bija pārsteigums. Jau otrais, par ko bija pirmais? Pirmais bija par muzikas skolas kora Solārē Grand Prix izcīnīto 2011. gadā. Un šis arī bija par muzikas skolas kora klases nodibināšanu. 27 gadi atpakaļ es šeit atnācu no Kurzemes, nodibināju kora klasi, un koris Solārē atkal šī gada dziesmu svētkos diezgan augstu pakāpās. Mazliet tik pietrūka līdz pirmai vietai. Vēl ir laiks, ir citi dziesmu svētki vai nebūs, un varēs pakāpties. Bet jūs jau pieminējāt mūziku, un jūs pēc profesijas esat mūzikas pedagogs un koru diriģenti. Bet kāds tad ir jūsu attiecības ar modi? Man ar modi ir tādas attiecības, ka man jābūt koru priekšā, kad es diriģēju, jābūt, elegantai. Mazliet skaistākai varbūt, nekā kori noformēta. Varbūt tas nav īstais vārds, bet jābūt gan ļoti saskaņotai ar koriem. Koru man ir daudz, tas nozīmē, ka man diriģēšanas tērpu ir diezgan daudz. Bet visi vairāk vai mazāk tomēr tādi klasiskā stilā, vai ne? Jā. Vai jums sanāk sekot līdz arī kādām modes aktualitātēm? Pašķirstīt žurnālus, paskatīties kāds TV raidījums? Jā.
Jā, var jau būt, ka tas liktenīgi pēdējā laikā. Pirmkārt, tas, kas bija arī, LNT, man liekas, bija tās modes pārvērtības skatījos, bet man ļoti iespējams, ka tas varbūt ir kaut kādā sakritībā. Es skatījos jūsu ar Evitu šos no Valletas veikala, ja? Es skatījos un man ļoti patika. Tāpēc, ka man likās, ka tas nav nekas pārspīlēts. Viss ir ļoti, varētu teikt, vārdu normāli. Neviens nekritīs šokā uzreiz, ieraugot, kas tur tagad uzģērbts mugurā. Kaut kā tā kā piestāvē. Un tad es arī sāku skatīties no Krievijas, kad ir modnī prigovori. Man ļoti arī patīk. Bet tur gan ir ļoti interesanti. Ļoti smieklīgi tie cilvēki, gandrīz smieklīgi tur tā iznāk. Un kā viņas ļoti pārvērš un ļoti eleganti, ļoti skaisti. Man ļoti patīk. Jā, man šķiet, ka krievu tautības cilvēki tomēr arī uzdrīkstas vairāk un riskē varbūt vairāk nekā mēs šeit Latvijā, bet jūsu iepirkšanās paradumi, pēc kā jūs izvēlaties apģērbu? Pirmais, kas patīk, labi izskatās, ērti. Tātad pirmais, var vispār, lai piedot veikali, nav mans hobijs veikali. Man ir tāds stils, ja man vajag kurpes, tad man grūti pateikt, kas tur stāv tajā brīdī man klāt. Es ieskrienu, vienalga vai Eiroskūr, vienalga, kurā apavu veikalā. Un tas apavs ir, man galvenais vajag, lai ir ērti. Jā, lai ir ērti. Protams, lai labi arī izskatās. Un, ar apģērbiem man tā ir. Jūs jau sapratāt, es neesmu veikala apmeklētāja. Es, protams, eju, vienalga, vai es esmu ārzemēs vai kur es ieskrienu, bet pats svarīgākais ir, vai man ir ērti. Ja? Tad pēc ērtuma. Jā. Vai jums ir mīļākā krāsa? Pēc šī raidījuma manas krāsas, man liekas, ka spēcīgi izmainīsies. Tā kā es teicu pēc horoskopa auns, tad tur ir rakstīts, ka sarkanā krāsa jābūt sarkanai mašīnai. Un man, protams, nav sarkana, bet man ir zila. Un mana tiešām pēdējo 2-3 gadu laikā mana mīļākā krāsa ir zilā krāsa. Zila. Bet zilā ir cerība krāsa, sarkanā ir mīlestības krāsa, tā ka kaut kas tur vienojošs noteikti ir. Un man pēdējais jautājums ir, ko jūs vēlaties iegūt no dalības raidījumā? Es domāju, ka es ļoti daudz iegūšu. Pirmkārt, es esmu iepazinusies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas dod man atkal vielu pārdomām. Var jau gadīties, ka pat ne tikai iepazinusies, bet pat sadraudzējusies. Un arī noteikti manā gardrobē mainīsies šis. Jo es nebiju domājis, lai gan es tiešām esmu pavasara. Es esmu dzimusi pavasarī. Un tagad es uzzināju pilnīgi, ka es esmu pavasara krāsa. Jā. Un es domāju, ka vispār jau ļoti skaisti. Es domāju, ka rezultāts noteikti būs skaists. Irēna, laidīšu jūsu studiju, bet mēs gan turpināsim modes ruporu. Jaunajam gadam piestāv ne tikai zelta, bet arī sarkanā krāsa, tāpēc droši svinībām varat izvēlēties arī šādu izsmalcinātu un sievišķīgu kleitu no vieglu un krītošu audumu kombinācijas. Kleita būs piemērota tām, kuras jūtas un vēlas būt kā īstas princeses. Mežģīņu audums visos laikos ir raisījis sievišķības un pacilājumu sajūtu, tāpēc būs piemērots īpaši svinīgiem pasākumiem. Turklāt šīs abas kleitas demonstrē arī 2016. gada modes toņus – Marselas sarkano un Okeāna dzelmes zilzaļo, kas labi kombinēsies ar gaišu kafijas vai pieklusināti dzelteno toni. Bet, ja esat radoša būtne un vēlaties pasvītrot savu individualitāti, izvēlieties apģērbu ar nestandarta piegrieznēm, interesantiem audumu un rakstu savienojumiem. Šāds tērps iederēsies pasākumos draugu lokā. Bet, ja plānojat doties uz īpašu vakara pasākumu ārpus draugu loka, veiksmīga izvēle būs šarmanta un laikmetīga kleita, kas atvasināta no klasiskā mēteļa formas. Kombinējot to ar atturīgām rotām, iegūsiet formālu tēlu, bet ar izteiksmīgiem aksesuāriem īpaši stilīgu. Vai Irēnai arī šodien būs jāvelk kāda kleita? Dodamies noskaidrot! Sveiks, dāmas! Prieks jūs vēlreiz redzēt. Un es skatos, ka kā pirmo apģērbu jūs esat izvēlējušās žaketi no veikala Monton. Kāpēc tāda izvēle? Es atļaušos sākt un komentēt. Un gribu teikt tā, ka šo žaketu izvēlējos Irēnai. Es uzņēmos to iniciatīvu. Un kāpēc tieši šādu? Pirmkārtām ievērojiet klasisko līniju.
klasisko žaketes piegriezumu un formu. Irēna ir skolotāja, Irēna ir diriģente, Irēna ir publiska persona. Un tas ir status. Tas ir status, kas uzliek kaut kādu savā veidā arī pienākumu izskatīties korekti. Tieši tāpēc arī šī te forma, taču viņa nav klasiska toņa. Viņā ir saule, viņā ir gaisma, starojums, un Irēna pēc kolorīta ir pavasaris. Un pavasara toņi visi ir tādi saulaini, piesātināti ar dzelteno pigmentu. Un šis tonis, šis dzeltenais ir tieši tas Irēnas dzeltenais, kas arī lieliski izceļ Irēnas ādu, Irēnas matu krāsu un arī acis. Un tāpēc, kā sievietei, pavasarim un arī vispār gaišo kolorītu pārstāvjiem ir atcerēties un gudri atcerēties, ka ap seju vajadzētu vairāk gaišuma, un tad tos tumšos un tādus drūmos toņus vairāk tā kā nost no sejas. Tie var būt svārki vai aksesuāri vai tā tālāk, bet tieši tas, kas iet ap seju, ap dekoltē un ap šo te augšdaļu, tad ir gaišais tonis. Irēna, kā jums patīk Kaivīts izvēle? Jā, es jau satiekoties ar Evita teicu, ka es pilnīgi uzticēšos. Vispār iespējams, ka zemapziņā kaut kur man pašai tas viss ir bijis par šo krāsu, jo man ļoti līdzīgs, bet apelsīna krāsa kostīms ir skapī. Bet, laikam gadi 6 nav bijis mugurā, bet droši vien, es esmu ļoti iepriecināta. Šo apģērbu mēs redzēsim 2 dažādos tēlos, Jā. bet šajā reizē nebūs otrs apģērbs, kuru mēs tūdaļ pat arī aplūkotu, vai ne, it kā pēc tradicionālā scenārija. Kāpēc tā? To jūs skatītāji uzzināsiet, ja turpināsiet skatīties mūsu raidījumu, mēs noteikti parādīsim. Gatavojoties jaunā gada svinībām, neaizmirstiet padomāt arī par atbilstošu apavu izvēli. Ja pasākums paredzēts pilī, muižā vai citā izsmalcinātā vidē, izvēlieties svinīgas un kvalitatīvas laiviņu tipa augstpapēžu kurpes, kas var būt izgaznots ar kristāliem vai citām dekoratīvām detaļām. Zābaks šādos gadījumos noteikti nebūs veiksmīga izvēle. Ja pasākums ieplānots restorānā vai banketa telpās, priekšroku varat dot jau daudz vienkāršāku materiālu kurpēm, kuras pēc tam varēsiet nesāt arī ikdienā. Šādā gadījumā tās var būt gan uz augstāka, gan zemāka papēža. Bet, ja viesības paredzētas kopā ar labākiem draugiem viesunamā vai lauku vidē, līdzi ņemiet ērtus brīvā stila apavus, kas patiešām netraucēs ballēties līdz rīta gaismai. Modes ruporā tas arī šoreiz viss. Tagad gan dosimies atpakaļ uz studiju un pēc tam jau nedaudz parunāsim par 2016. gadu. Eleganti un cēli. Eleganti un cēli. Lielisks komentārs, paldies. Lūk, šādu es redzu Irēnu šai žaketē, kad viņa varētu doties un vadīt un pasniegt stundas. Tikpat labi tikties ar vadību, tikpat labi arī aiziet uz pilsētas domi, satikties varbūt ar pilsētas mēru. Tātad šajā komplektā papildinājums ir garās bikses rūtiņu rakstā, brīvs piegrieznes, ērtas, uz galiem sašaurinātas. Līdz ar to viņas rada tādas laikmetīgas, stilīgas sievietes tēlu. Ja žakete ir tāda korekta un varbūt nedaudz klasiska, tad bikses savukārt atkal to brīvību piedod un lieliski saskaņojas ar dzelteno toni, kas ir žaketē un arī bikšu rūtiņā. Tādu es redzu ikdienas Irēnu šajā žaketē. Lieliski, lūkosim, kāds būs otrs tēls ar šo pašu žaketi, bet mēs gan dodamies uz Tirdzniecības centra Vālītes veikaliem, lai aplūkotu un parunātu nedaudz par 2016. gadu. Nebūs melots, ja teikšu, ka daudziem no mums galvenā nākamā gada apņemšanās ir dzīvot veselīgāk. Un tomēr tas nebūtu nav tik vienkārši, kā izklausās. Turklāt mēs katrs esam personība, kurai jāatrod tieši sev piemēroti veselīgi dzīvesveida ieradumi. Bet, lai tuvotos šim mērķim, ikvienam noderēs zināmi, ikdienas steigā varbūt nedaudz aizmirsti paradumi, kas liks gan justies labāk, gan arī izskatīties labāk. Kas tie ir? Ejam noskaidrot!
Glāze silta ūdens, kuram piespiesta citrona sula. Tieši tā varētu sākties katrs rīts 2016. gadā. Šāds ikrīta dzēriens gan dos enerģiju un uzlabos imunitāti, gan izvadīs no organisma pa nakti sakrājušos toksīnus. Lai gūtu ne tikai iekšēju labumu, bet arī estētisku baudījumu, gatavojiet dzērienu interesantos, krāsainos vai elegantos traukos. Protams, dzert daudz ūdeni ieteicams visas dienas garumā. Pildīt šo nosacījumu noteikti palīdzēs sava īpašā ūdens pudele, kuru papildina pēc iespējas biežāk. Svarīgākā ēdiena reize dienā ir brokastis. Enerģija, kuru tajās uzņemam, ir nepieciešama, lai ķermenis sāktu efektīvi darboties. Tā kā no rīta cilvēkiem ir zems cukura līmenis, ar brokastīm vēlams uzņemt ogļhidrātus, tāpēc tajās liels piederēsies dažādas pārslas un mušļi. Piemēram, dabīgie, veselīgie un tepat Latvijā ražotie graciju mušļi. Dienas laikā ieteicams ēst maz, bet bieži. Turklāt starp ēdienreizēm noteikti varat arī panašķēties ar nosacījumu, ka kūciņu un bulciņu vietā priekšroka tiek dota augļiem vai gardumiem, kas pagatavoti no dažādām ogām, sēklām, riekstiem un pārslām. Ar ēšanu vairāk vai mazāk esam tikuši skaidrībā, tagad laiks doties uz studiju lūkot Irēnas otro tēlu. Nu lūk, un te ir pavisam cita Irēna. Šo komplektu veidojot, es iedomājos par to, ka Irēna dienas laikā, pieņemsim, vada bērniem stundas, un vakarā ir ieplānots koncerts, kad ir jādiriģē, kad ir jāstājas kora priekšā un jāizskatās eleganti un skaisti. Atliek uzlikt elegantu rotu, kas dod krāšņumu un svinīgumu, pieskaņu, un diriģentam vienmēr sievietei būs gari svārki, garas kuplās bikses. Un šo te komplektu, principā, es esmu apspēlējusi 3 toņu gammā. Šis dzeltenais, šis dziļas jūras dzelmes, zaļgan zilais un bordo, kas iekļaujas gan kurpēs, gan arī brīļu rāmītī. Un man ļoti patīk šis brīļu rāmju raksturs, un izvēloties šīs brilles, tieši Irēna arī teica, šīs brilles man dod tādu sajūtu, ka koris mani obligāti klausīs. Un tālūk, šo te komplektu esmu noformējusi kora diriģēšanai. Nu, man jau šķiet, ka Irēna varētu arī koru diriģēt bez brillēm un kors tāpat klausīs, bet mēs gan, dārgie skatītāji, turpināsim par tādu tēmu kā veselīgs dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids nav iedomājams bez fiziskām aktivitātēm, un te nu katrs patiešām var izvēlēties sev piemērotāko. Gars pastaigas brīvā dabā, nūjošanu, skriešanu, jogu, nodarbības trenažieru zālē, peldēšanu vai jebko citu, kas liek izkustēties. Motivāciju fiziskajām aktivitātēm noteikti atradīsiet arī jaunā un aktuālā sporta apģērbā. To izvēloties, galveno uzmanību pievērsiet gan tā atbilstībai sporta veidam, gan savam komfortam. Un lūk, arī īpaša grāmata tiem, kas bez kaloriju skaitīšanas un sarežģītiem noteikumiem vēlas attīrīt savu ķermeni. Tīrs un slaids dzīvesveids. Tā autors James Daigens ir viens no pasaules vadošajiem personīgiem treneriem, kas grāmatā apkopojas ne tikai vienkāršākos un efektīvākos vingrinājumu plānus, bet arī ātri pagatavojamas un uzturvielām bagāts recepts un citus vērtīgus padomus, kā justies labi visas dzīves garumā. Runājot par fiziskām aktivitātēm, nevaram nepieminēt mūziku. Neliela un ērta mūzikas atskaņošanas ierīce, kurā varēsiet ievietot savas mīļākās dziesmas, ļaus jums pilnībā nodoties sportam un atslēgties no ikdienas rūpēm. Visticamāk, ka Irēnu mēs neredzēsim sportiska stila apģērbā, bet kāds būs viņas trešais tēls, to gan tūdaļ uzzināsim. Raidījuma sākumā mēs jau minējām, ka šodien nebūs 2 apģērbi, kurus izspēlēsim 4 tēlos. Viens apģērbs jau tika apspēlēts, tā bija dzeltenā žakatīte, bet ņemot vērā, ka ir svētku tuvošanās laiks, brīnuma laiks, un mēs visas dāmas domājam, ko tad vilksim svētkos un kā pucēsimies, tad šeit ir īpaši trešais tēls. Trešais tēls, tātad tas ir izejams tērps, un šī tērpa pamatā ir apbrošais pelēkais tonis, kas ir lielisks aizvietotājs klasiski melnajam. Un
viss tēls ir ieturēts pelēkajā. Nu jau es viņu mīlu jau kādu 3. raidījumu, ja tu esi pamanījusi. Un arī šajā raidījumā nav izņēmums. Ko es vēlos pieminēt, pievērsiet uzmanību mežģīņu kleita un mētelis ar it kā mežģīņu rakstu. Agrāk tas bija it kā nesavienojams lietas, raibs ar raibu, mežģīņains un faktūrains ar faktūrainu, bet patreiz modes aktualitāte viena toņa gammā, ja apvienojas dažādas šīs faktūras un tekstūras, tas izskatās vienkārši interesanti un saudabīgi, tas nav garlaicīgi, tas ir tā ekstravaganti, sievišķīgi, jo mežģīņas vienmēr asociējas ar sievišķību. Un, protams, Ziemassvētku laika mirdzums gan krēlēs, gan somiņā, gan arī lakātas kurpēs. Manuprāt, Irēna izskatās tiešām burvīgi, un šādā tēpā varētu doties uz svētkiem, kur pie draugiem? Es domāju, ka gan pie draugiem, gan uz teātru pasākumu, uz restorānu, uz kādu banketu, saviesīgu pasākumu kolēģu vidū. Es domāju, ka Irēna atrastu vietu, kur doties šādā tēlā. Lūk, dārgie skatītāji, te jums arī ir praktisks piemērs, kā tad pucēties svētkiem, bet mēs gan turpinām par kādu citu tēmu – par veselīgo dzīvesveidu. Lai labi justos un izskatītos, mums nepieciešams ne tikai pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes, bet arī pilnvērtīga atpūta. Lai arī tās ideālā recepte katram ir sava, atjaunot spēkus un uzturēt labu garstāvokli, ikvienam palīdzēs labs miegs, kuru nodrošinās tieši jums piemērots matracis, spilvens un mīkstas sēga. Savukārt, atbrīvoties no darba dienas stresa, palīdzēs izjustas spā procedūras. Izcēli piemēroti tām būs arī unikālie Dzintara spā prēmijum sērijas produkti, starp kuriem atradīsiet masāžas eļļas, dušas želejas, mitrinošu ķermeņa jogurtus un līdzekļus matiem. Sērijas produktu pamatā dabiskās eļļas un augu valsts izcelsmes ekstrakti, kas izgatavoti pēc īpaši saudzējošas tehnoloģijas, ļaujot maksimāli saglabāt augu labās īpašības. Es tiešām ceru, ka mēs jūs esam iedvesmojuši nākamgad dzīvot veselīgāk, bet tagad gan laiks doties atpakaļ uz studiju. Ja es raidījumu ietvaros minēju par meitenēm, kuras vēlas būt par princesēm, tad šobrīd man ir sajūta, ka mūsu studijā ir ieradusies karaliene. Paldies! Es ļoti centos, lai padarītu Irēnu tik apburošu. Vēlos pievērst uzmanību garajai, fantastiskajai kleitai. Tu noteikti modes ruporā minēji arī to, ka gara kleita iederas vidē, kas ir īpaši izsmalcināta, un tā varētu būt kāda muiža, kāda pils vai kāds izsmalcināts nams ar tiešām skaistām, elegantām viesībām. Tikpat labi arī Ziemassvētku pieņemšana. Kleitas noformējumā izmantoti ziedi. Ziedu motīvs, kas it kā ziedi, kāpēc ziemā, bet tā arī viņi saucās ziemas ziedi. Un katru gadu šajā Ziemassvētku tēmā, ziemas apģērbu noformēšanā diezgan daudz tiek izmantoti ziedi, protams, abstraktā veidā. Ja vasarā mēs viņus redzam tādus izteiksmīgus un varētu pat teikt oriģinālus, kā ziedu forma, tad ziemas ziedi vienmēr ir tādi kā nedaudz aizplīvoroti, tādi kā nedaudz stilizēti. Un šajā kleitā to mēs arī fantastiski varam nodemonstrēt, jo kā sieviete bez ziediem. Apkakle, kā jau minēja arī, ir viens no šīs ziemas tādām kā aktuālajām tendencēm, kas ir tonēta kažokāda, un īsta kažokāda gan vakaram būtu vajadzīga, nevis mākslīgā. Tāpat roka fantastiski tiek noformēta ar izcilu juvelieru izstrādājumu, šajā gadījumā dūmakaino kvarcu.
Šeit lieliski iedars arī zelta rotas lietas, un šis ir tas moments, kad varam vilkt laukā savus izsmalcinātus, izgreznotus, apzeltītus, ar akmentiņiem apstrādātos pulksteņus, kuri kalpo arī kā rokas sprādze. Nu, un arī brīļu rāmītes, cik Irēna brīlītes nesā ikdienā nepārtraukti, tad arī brīļu rāmim ir noteikti jāpievērš uzmanība, un viņam ir jābūt tomēr izgreznotam vakara gaitā. Tas nevar būt tas pats rāms, ar ko mēs dodamies ikdienas gaitās, un arī šī gadījumā rāms ir burvīgi izgreznots tiešām kājiņa ar tādu kā zelta izgriezumu motīvu. Nu, tā Irēna. Irēna, kā jūs jutāties šajos 4 tēlos? Ļoti labi. Es tagad laikam uz darbu nemaz neiešu. Es tikai greznošos mājās. Es būdama darba holiķē, man ir tādi svētki sagādāti, ka vienkārši, protams, esmu ļoti pārsteigta. Vai mums izdevās jums sniegt pozitīvu un labām emocijām pilnu pieredzi? Ļoti, ļoti jums izdevās. Mums par to ir prieks, un vēl mēs jūs vēlamies iepriecināt arī ar dāvanu no mūsu sadarbības partneriem Vela Professionals, un tas ir, lai jūsu mati būtu vēl skaistāki. Paldies! Un ņemot vērā, ka tuvojas svētku, Ziemassvētku un jaunais gads, Irēna, varbūt jums ir kāds īpašs novēlējums mūsu skatītājiem? Nu, novēlējums ir tāds, ka, lai visām sievietēm būtu nākošā gadā, tas jaunā gadā, tādi pārsteigumi, kā man šajā gadā. Lai jums sirsnīgs, mierīgs un prieka pilns ir šis svētku laiks, bet jaunajā gadā novēlu daudz sapņot un šos sapņus arī realizēt, jo viss ir iespējams. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Raidījumu atbalsta Vela Professionals.